Nu, ko, dārgie draugi, mēs esam šeit pie Kurzemes, un kā mēs jau arī teicām, 5:00 mēs savācamies šeit, lai uzzinātu, kurš būs labākais un kurš uzvarēs šodien 50 eiro dāvankarti. Atbrauc jau daudz dalībnieki, kur šodien sacentīsies. Tagad skatīsimies video. Sekojiet Ed-Show kanālā, mēs esam šodien Liepājā pie Kurzemes. Skatāmies video. Dzirdējāt visi, jā? Visi, kas grib šodien piedalīties, jābūt piesekotam Ed-Show kanālā YouTube. Parādiet, ka jūs esat piesakot mūsu YouTube kanālam. Ir. Jā. Ir. Nu ko, mēs esam šeit pie Kurzemes, un kur jau ir visi mūsu dalībnieki. Un ir Jānis, Jāni atnāc. Davai, kur apkārt šeit Rožu laukumam, Hesburgers. Tā iela, jā, tā iela droši, jo tur mašīnas nebrauc. Kur ir Jānis, viņš ir diezgan ātrs cilvēks, nu reāli ātrs cilvēks. Mēs viņu spēlējam futbolu, un mēs zinām, ka viņš ir ļoti ātrs, jā. Un tā kā mēs esam daudz un iespējas ir maz, mēs izdomājam, ka pirmie 10 cilvēki, kuri noķers Jāni, viņi piedalīsies mūsu video. Un tālāk jau jūs redzēsiet, kas notiks tālāk. Tā kā skatāmies video. Tā, jūs esat gatavi? Jā! Tiešām? Jā! Tā, Jāni, tu esi gatavs? Jā. Tā, Jānim būs 5 sekundes, lai aizmuk no jums. 5 sekundes. Ok? Tu vari mukt. Davai, 1, 2, 3, 4, 5! Jānim tikko reāli aizskrēja pakaļ kaut kā 20 cilvēki. Redzēsim, kas no Jāņa paliks. Tā, viņi ir hitri, Jānis aizskrēja apkārt, un viņi laikam aizgāja no tās puses, lai Jāni noķert. Tā, Jānis ir tev, viņi noķēra. Jāni noķēra. Tā, kurš noķēra Jāni? Es! Pārāk daudz rokas. 10 cilvēki, kur noķēra, tiešām noķēra. Kur Jānis? Jāni, tu atceries, kurš tev noķēra? Viņš man pirmais noķēra. Tā kā Jānis nevar atcerēties, kurš viņu noķēra tad, kad viņš muka, mēs izdarīsim bišķi citādāk. Mēs iedosim iespēju visiem, bet uzvarēs tikai stiprākie, paliks tikai stiprākie. Labi, iesim, visi tur. Visi, jā. Jūs zināt, kāds ir mūsu pirmais iemīļotais uzdevums, jā? Davai tā, lai cilvēkiem netraucētu garām ejošiem. Mēs apstāsimies šitā. Uzdevums ir tāds, pirmie 5, kur izlidos tagad plankā, tie netiks nākamajā uzdevumā, tāpēc mēs tagad sākam video. Te būs 3 cilvēki, kur skatīsies, jā, kur pirmie 5 izlidos. 1, 2, 3, puiši skatāmies, te kurš pirmais izlido. Un lai kāds nemuhļi, viņš vispār zemē. Aiziesim, karoča 4 kubikiem uz vēdera šodien. Maksimāli godīgi mums te reāli skatās gandrīz vai 5 cilvēki pakaļ, lai viss ir ok. Tāpēc viss ir maksimāli godīgi. Tā, viens ir ārā. Viens ir ārā, vēl 4 cilvēki. Tā, 4 cilvēki ir ārā, vēl 1 cilvēks. Tā, Gustavs. Tā, jūs palikāt spēlē. Apsveic. Jūs esat gatavi nākamam uzdevumam? Jā! Točnā? Jā! Nākamais uzdevums. Mēs apstājamies visu līnijā, un tagad mēs dalīsimies uz 1, 2. 1, 2, jā? 1, 2, 1, 2. Esat gatavi redzēt, ko viņi darīs. Tas ir crazy. Aiztaisam acis. Karoči, būs 2 komandas. Tā komanda, kur apēdīs ātrāk 2 citronus, tā arī uzvarēs, viss viegli. Jums ir 2 citroni. Un jums ir 2 citroni. Tā komanda, kurā ātrāk apēdīs 2 citronus, tā paliek spēlē. Tā, ok, jūs esat gatavi? Jā! Jūs esat gatavi? Jā! Tā komanda, kur pirmā apēd, tā paliek spēlē. 1, 2, 3, sākam! Davai, davai, davai! Dodi viņam arī ēst. Kādam citam iedod. Visam mīza jāpēd, ar visu mīzu. Davai, davai, davai! Tā, tūkšai mutē visiem jābūt, visai komandai. Komanda uzvarē.
Jūs uzvarējat, dodiet 5. Es domāju, ka šī komanda zaudēs, jo te ir reāli 3 meitenes un mazākie puiši. Tur bija reāli lielā konkurenta, bet viņi zaudēja. Un tagad viņi ies tālāk un sacentīsies par 50 eiro. Tā, palika 5 dalībnieki. Kāds būs nākamais uzdevums, to jūs redzēsiet tālāk. Tagad būs nākamais uzdevums Butterfly Flip Challenge, jūs sapratāt. Un pirmie 5, kuri izdzers un uzmetīs uz kājām, tie paliek tālākajā uzdevumā. 1, 2, 3. Nē, var izliet. Nav obligāti jādzer. Tā, vienam ir. Ej tālāk uzreiz. 1. Nē, tu uzliki. 2. Labi, 2. Ej. 3. Tā, paiem malā. Nē, nav. 4. Un vēl 1. 5. Viss. 5 cilvēki palika. Kur uzvarēja 5 cilvēki? Paceliet rokas. Es. Tā, jūs esat gatavi tālāk cīnīties? Jā. Bet būs tālāk būs crazy. Tagad, skaties, jūs esat 5, jā? Gustavai, prom, tu esi čīters. Tā, 5 jūs. Un ko, nākamais uzdevums būs tāds, tā kā pie New Yorkeri. Viņiem būs jādod tāds uzdevums viens otram, ko viņi varēs izdarīt, bet pretinieks nevarēs izdarīt. Es domāju, ka tas būs crazy. Tā, ok, kāds būs viņu uzdevums? Jāpaņem 4 lapas no tā koka un jāpēd. Vienkārši. Jānori, jā. Nav viegli? Nav viegli? Tas ir viegli. Nē, tas ir viegli. Lai kaut ko tādu, izdomā kaut ko tādu crazy. 2. 5? 2. Tā, tu esi gatavs ēst? Jā. Viņam uzdevumu apēst 2 lapas. Tu to varēsi izdarīt? Es domāju, Tā, tev cik rokā ir lapas? 2. Es saplēšu. Davai uzreiz iekšā iemet. Visas? Jā, tā kā vīrietis uzreiz iemet iekšā. Tā, viņš ēda 2 lapas. Tā, nu, kā ir? Normāli. Tu esi veģetārietis vai tu ēd gaļu? Ok, nākamais uzdevums. Tagad tu uzdod uzdevumu viņam. Viņam jāuzlai ūdens sev virsū, jā? Šitais viss? Tā, tu esi gatavs? Jā. Ej, te nos garu. Laba, Uvi. Viņš to izdarīja. Malacis. Tu uzdod viņam. Tev vajag aiziet pie kaut kādas sievietes, pajautāt 5 centus. Tu esi gatavs? Jā, gatavs. Davai. Uzliksim to pagad. Es atvainojos, varētu palikt 5 centus. Es atvainojos, varētu palikt 5 centus. Es atvainojos, varētu 5 centus, lūdzu. Nevaru. Paldies vēl. Ir 2 minūtes, lai izpildītu šo uzdevumu. Es atvainojos, varētu lūdzu palikt 5 centus. Pameklēšu. 5. Trūkst. Jā. Tūlīt vienlīdz. Kaut kur jābūt. Lūdzu. Paldies ļoti. Oh, 5. Tagad viņš izdomā uzdevumu viņai. Kāds būs tavs uzdevums? Apēst zemi. To pats Ēdīsim? Es varētu. Viņi to darīs. Viņi ir traka un viņi ēdīs zemi. Ja kas, tie, kas skatās šo video, jā, es bērniem neko nepiespiežu darīt, jā. Viņi viens otram paši izdomā uzdevumu, tā lai uzvarētu 50 eiro dāvankarti. Tāpēc viņai tagad iedeva uzdevumu apēst zemi. Es darīšu. Jā, ejam. Šī tik dar? Paprast viņam, kurš uzdeva uzdevumu. Jā, derēs. Viss? Jā, viss. Viņi to izdarīja. Paplaukšināsim meitenei. Paplaukšināsim. Viņi ir reāli crazy. Tu esi reāli crazy. Es būšu šokā, ja šī meitene uzvarēs. Tagad Samantai vajadzēs iedot uzdevumu viņam, jā.
Samant, tu vari iedot viņām uzdevumu, bet iedot tādu ritīgi crazy. Ko tu redzēji, ko? Viņam vajag ar pliku vēderu apskriet pa centru un teikt kukerigu. Darīs? Nē, šeit apkārt. Apkārt rožu laukuma. No šeit skaties. Šeit aplī, apkārt tiem kokam rikušām. Tagad šitā. Jā, un šitā. Un kukeriku to jāsaka skaļi, skaļi. Skaļi. Jā. Izdarīs? Jā. Apēdāt lapas. Apēdāt citronu. Kāds aizskrēja pliku vēderu. Jā, jūs esat reāli traki. Kāds apēd zemi, jā. Viņi ir reāli traki, bet, kā jūs jau zināt, visi mūsu uzdevumi ir diezgan dažādi, jā. Un te nevar saprast, kad tu uzvarēsi un kad tu zaudēsi. Tāpēc tagad visi 5 cilvēki, kas palika, mēs vienkārši uzspēsim kām striku. Dai, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Tā. Bet viņam bija šķērs. Nē, viņam bija šeit. Viens ir ārā, davai, tālāk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai jūs esat gatavi? Tu esi gatavs? Jā. Tu esi gatavs? Jā. Tā, viņi ir gatavi un viņi ir gatavi. Tā, kur jūs atbalstat? Publikā, kur jūs atbalstat? Vai? Es pa viņu. Tā, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Labā! Tik nejauki. Es tā domāju, ka šī meitene uzvarēs, jo viņa reāli zemi paēda un visu kaut ko. Bet nu nekas, būs vēl video un es domāju, ka būs vēl iespēja uzvarēt. Būs vēl iespēja uzvarēt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es gribēju šķērt. Mēs vēlreiz. 1, 2, 3. Tagad jāčos Nu, ko teikt? Ko pateikt? Palika 2 dalībnieki, un tagad mēs uzzināsim, kurš ir uzvarētājs. Mēs uzzināsim, kurš ir uzvarētājs. Davai. 1, 2, 3. No sākuma. Davai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jā! Nu, ko šajā spēlē Artis ir uzvarētājs? Arti, ko tu domā par to visu? Ļoti labi spēles. Jā, bija grūti. Ko tu šodien paēd? Neko baigi. Neko baigi. Viņš šodien, mēs visi kaut ko šodien ēdam. Kāds citronu, kāds zemi, kāds lapas. Bet, nu, uzvarēja Artis vienkārši kām strik spēlē, jā? Atis uzvarēja. Atis kām strik spēlē. Mēs apsveicam Ati. Ar jums bija Edge Show kanāls. Piesekojiet Edge Show kanālā. Gaidīsim jauns video. Rādam, čau. Rādam, čau. Labi, paldies visiem, ka piedalījieties. Gaidīsim jums nākamajā tikšanā. Ai, pa piecīt. Un tagad neko nedarīs. Bro, es ceru, ka to pietiek. Draugi, šitā šodien pagāja mūsu dienu. Šodien bija reāli crazy video. Es jau zinu, ka tur daudz sāks rakstīt, kā jūs tur spīdzināt mazu bērnu tā un tā, bet jūs paši redzat, jā, ka bērni uzdot uzdevumus viens otram. Un ziniet, kā manā bērnībā, piemēram, mēs ļoti maz sēdējām mājās un mēs visu laiku kaut ko darījām. Un ja manā bērnībā būtu šitāds izklaides, jā, vai šitādi piedāvājumi, mēs ar prieku piedalīties. Tā kā atbalstīsim jauniešus, lai jaunieši kustās, lai jaunieši piedalās šitādos pasākumos, jā. Kā arī gaidīsim lielā kategoriju, gan vecāks jaunieši, gan mazāks jaunieši, gan arī vīriešus. Ar laiku taisīsim sacensības, tā kā mēs jūs gaidām. Sekojiet Edge Show kanālam. Bye, bye.